21. gadsimta kaujas laukos precizitāte nav izvēles jautājums. Pasaules lielākajām militārajām lielvarām, piemēram, Amerikas Savienotajām valstīm, ir jāspēj trāpīt saviem mērķiem ar maksimālu precizitāti, dažkārt pat no simtiem jūdžu attāluma. Ir tikai viena problēma. Šāda veida munīcija, kas spēj veikt tik precīzus uzbrukumus, piemēram, tālas darbības spārnotās raķetes, ir ārkārtīgi dārga ražošanā. Piemēram, JASM, jeb Joint Air to Surface Standoff Missile raķetes, maksā vairāk nekā $1 miljonu par vienību. Tomahawk raķetes maksā vairāk nekā $3 miljonus katra. Pat ar gandrīz $1 triljonu lielu militāro budžetu, ASV nevar atļauties vienkārši masveidā ražot tik dārgu munīciju, un noteikti nevar atļauties to izšķērdēt. Bet kas būtu, ja būtu cits veids? Veids, kā pārvērst salīdzinoši lētas nevadāmās bumbas par nāvējošām spārnotajām raķetēm ar izcilu darbības rādījusu un precizitāti tikai par daļu no ierastās cenas. Tāds veids pastāv, un ASV jūras spēki tagad izpēta šo ģeniālo pieeju, izmantojot 4 jaunus precīzi vadāmo ieroču koncepciju veidus, kas potenciāli var paplašināt un attīstīt Amerikas arsenālu kā vēl nekad iepriekš. Ideja pārvērst nevadāmās jeb dumjās bumbas par gudriem, precīzi vadāmiem munīcijas līdzekļiem nav jauna. ASV jau vairākas desmitgades izmanto Boeing izstrādātos JDAM, jeb Joint Direct Attack Munition vadības komplektus, un kopš 1999. gada ir saražoti vairāki 100 000 šo vienību. Šie uzstādāmie komplekti sastāv no vairākiem komponentiem, tostarp aerodinamiskām astes daļām, spārnu komplektiem un apvienotām inerciālās un GPS vadības ierīcēm. Kad JDAM tiek piestiprināts pie vienkāršas nevadāmas bumbas, piemēram 2000 māciņu smagas MK-84, tas ievērojami uzlabo tās veiktspēju un potenciālu, ļaujot lidmašīnām ar izcilu precizitāti trāpīt stacionāriem zemes mērķiem. Precīzāk sakot, ir pierādīts, ka JDAM uzlabo bumbu precizitāti līdz 16 pēdām, jeb 5 metriem no paredzētā mērķa. Turklāt, tā kā abas izmanto GPS un inerciālo navigāciju, lai trāpītu savos mērķos, tās var izmantot jebkuros laikapstākļos, atšķirībā no nevadāmajiem vai lāzera vadītajiem ieročiem, kuriem parasti nepieciešams skaidrs laiks efektīvai lietošanai. JDAM priekšrocība ir arī sadarbība ar lielāko daļu ASV kaujas lidmašīnu, tostarp F-18 un F-35 iznīcinātājiem un B-2 bumbvedējiem. Taču iespējams, to lielākā un labākā priekšrocība ir to pieejamība. JDAM komplekti maksā no 21 000 līdz 36 000 ASV dolāru. Tā ir tikai neliela daļa no 7 ciparu summām, kādas parasti maksā par spārnotajām raķetēm. Turklāt ASV ir milzīgas nevadāmo bumbu krājumi, kas tikai gaida, lai tās pārvērstu par gudrām, precīzi vadāmām munīcijām un izmantotu pret valsts ienaidniekiem. 2000. gados Boeing attīstīja JDM koncepciju tālāk, izstrādājot JDM paplašinātā darbības rādījusa versiju, jeb JDAMR, kas ir jauna, oriģinālās JDM komplekta versija. Tas ļāva bumbām planēt daudz lielākus attālumus, apmēram 45 jūdzes, jeb 72 km. Tas ir 3 reizes tālāk nekā oriģinālais JDM, vai arī aptuveni tāds pats darbības rādījus kā M142 HIMARS raķetēm. Tas ir iespaidīgs attālums, taču tas joprojām nobāla salīdzinājumā ar tādām raķetēm kā JASM spārnotā raķete, kas var veikt vairākus 100 jūdžu pirms sasniedz savu mērķi. Par laimi, Boeing bija vēl kas piedurknē, vēl jaudīgāks JDAM komplekts ar rādījusu, kas patiesi var sacensties ar dažām no pasaules labākajām raķetēm. Iepazīstinām ar Joint Direct Attack Munition Long Range, jeb JDAMLR. Boeing pirmo reizi izklāstīja šī komplekta koncepciju jau 2010. gadā, kad tā ierosināja esošajam JDAMR komplektam pievienot reaktīvās dzinēja astes komplektu. Toreiz ASV militārie spēki izrādīja maz interesi par šo ideju, taču līdz 2020. gadam situācija bija mainījusies. Pēc tam, 2026. gada aprīlī, ASV jūras spēki paziņoja, ka ir veiksmīgi veikuši bāzes modeļa lidojuma izmēģinājumus. JDAMLR, kas pēc Boeing amatpersonu teiktām ietver TDI J85 turboreaktīvo dzinēju. Tas ļauj šīm pavisam jaunajām gudrajām bumbām aizlidot daudz tālāk nekā iepriekšējiem modeļiem. Ar bāzes darbības rādījus aptuveni 200 jūras jūdzes, 230 jūdzes, jeb 370 km un potenciālu aizlidot vēl tālāk. Vai mēs jau esam 3. pasaules karā? Jo atkarībā no tā, ko lasāt, var šķist, ka dzīvojam pilnīgi atšķirīgās realitātēs, un sekot līdzi jaunumiem, vai tas nav grūtākais? Grūtākais ir saprast, kas patiesībā ir taisnība. Ņemsim šo stāstu, ko atspoguļoja gandrīz 200 dažādi avoti visā politiskajā spektrā. Ziņojumā teikts, ka ASV militārie spēki paziņo, ka viņu Irānas ostu blokāde ir pilnībā apturējusi ekonomisko tirdzniecību 36 stundu laikā.
Bet tikai dienu iepriekš cits stāsts, ko galvenokārt atspoguļoja gandrīz 80 avoti, lielākoties ar kreisu ievirzi, vēstīja, ka jūras satiksme Hormuza šaurumā blokādes pirmajā dienā gandrīz nemaz netika ietekmētā. Tad kā ir patiesībā? Pilnīga apturēšana, vai iepriekš gandrīz nekādu traucējumu, vai arī abi var būt patiesi? Šī atšķirība ziņu atspoguļojumā ir tieši tas iemesls, kāpēc mēs izmantojam Ground News, lai palīdzētu mums būt informētiem par vairākiem aktīviem konfliktiem visā pasaulē. Ja tu redzētu tikai vienu no šiem viesrakstiem, tu iegūtu tikai vienu skatījumu un pilnīgi atšķirīgu izpratni par to, kas patiesībā notiek. Ground News katru dienu apkopo tūkstošiem ziņu stāstu un sakārto tos pēc tēmām, parādot katra avota aizspriedumus, uzticamību un īpašniekus, lai tu varētu redzēt visu no dažādiem skatpunktiem vienu vietu. Viena no funkcijām, ko pēdējā laikā bieži izmantojam, ir aklais punkts. Tā parāda stāstus, kurus plaši atspoguļo viena politiskā spektra puse, bet otra gandrīz nemaz nepiemīn. Neatkarīgi no tavas politiskās pārliecības, izrauties no informatīvā burbuļa sniedz precīzāku izpratni par to, kas patiesībā notiek, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai pārvarētu kara miglu. Tātad dodies uz ground.news/militaryShow vai noskanē QR kodu, lai saņemtu 40% atlaidi neierobežotas piekļuves Vantage plānām. Un tas samazina cenu līdz mazāk nekā kafijas tases cenai, tāpēc pamēģini Ground News pats. Pamati JDM LR ir paredzēts kā pamats vēl 3 šī vadības komplekta variantiem, katram ar savām priekšrocībām un mērķi. Piemēram, ir Decoy JDAM LR, Quick Strike LR un Maritime Strike LR. Šo ieroču iespaidīgais darbības rādijus paceļ jaidam pavisam jaunā veiktspējas līmenī, ļaujot ASV pārvērst parastās bumbas ļoti precīzos attālinātas darbības ieročos, kurus var palaist no salīdzinoši drošām vietām, tālu no pretinieka pretgaisa aizsardzības. Piemēram, 4. paaudzes iznīcinātāji un bumbvedēji ar zemu pamanāmību varētu palaist šos ieročus pret mērķiem dziļi ienaidnieka teritorijā, nepakļaujot sevi paaugstinātam riskam šajā procesā. Kā skaidro ASV jūras spēku kapteine Sāra Abota, precīzo triecienieroču programmas vadītāja, tā kā jūras spēku aviācija operācijas zonā joprojām lielā mērā paļaujas uz JDAM sistēmām, programma atzīst būtisku nepieciešamību nodrošināt flotei lielāku attālinātas darbības radiusu. Šī jaunā spēja ļauj pilotiem uzbrukt mērķiem no ievērojami drošāka attāluma, saglabājot taktisko pārsvaru apdraudētā vidē. Un LR nesniedz tikai labāku darbības radiusu. Tiek teikts, ka šie jaunie komplekti nodrošina arī uzlabotas iebūvētās elektroenerģijas ģenerēšanas iespējas, kas padarītu šīs bumbas ievērojami gudrākas, atverot jaunas funkcijas un iespējas, piemēram, divvirzienu datu savienojumus vai uzlabotas meklēšanas sistēmas, lai katru munīciju padarītu vēl precīzāku pret kustīgiem mērķiem vai vidēs, kuras ietekmē radioelektroniskā cīņa. Tagad pirms mēs aplūkojam dažādu jaidam un jaidam LR tehniskās specifikācijas un iespējas, kas drīzumā varētu būt jūras spēku rīcībā. Te ir tuvāks ieskats faktiskajā testēšanas procesā, kas notika jūras spēku Mugu jūras poligonā, tieši pie Kalifornijas krasta. Tur 2 JDAM LR tika palaisti no ASV jūras spēku FA-18 Super Hornet lidmašīnām atsevišķu izmēģinājumu lidojumu laikā. Katra ierocis pēc atdalīšanās no iznīcinātāja nolidoja aptuveni 200 jūras jūdzes, un vienā no izmēģinājumiem tika veikta arī augstuma maiņa un ieroču manevrēšana lidojuma laikā, pirms tas trāpīja dažu metru attālumā no paredzētā mērķa. Ievērojam, ka bumbas tika palaistas izmantojot jau esošo JDAM saskarni, kas jau ir iekļauta FA-18 un dažādu citu ASV flotes lidaparātu aprīkojumā. Tas ir svarīgi, jo tas faktiski nozīmē, ka šo JDAM LR ieviešana būs gan ātra, gan vienkārša. Lidaparātiem nebūs jāveic laikietilpīgas modifikācijas vai jaunu sistēmu uzstādīšanā. Tā vietā jaunās komplektācijas var vienkārši uzstādīt daudziem no tiem taktiskajiem un strateģiskajiem lidaparātiem, kas jau iepriekš ir izmantojuši JDAM. Pirmais izmēģinājums, kā ziņots, notika 1. aprīlī, un tajā JDAM LR ar savu turboreaktīvo dzinēju lidoja 34 minūtes pirms, trāpīja tikai dažu metru attālumā no paredzētā mērķa. Ņemot vērā, ka šāda veida sistēma parasti tiek piestiprināta bumbām, kuru minimālais svars ir 500 mārciņas, jeb 226 kg. Šāda kļūdas robeža ir pilnīgi pieņemama, jo sprādziena vilnis joprojām būtu pietiekami spēcīgs, lai nodarītu ievērojamas bojājumus jebkurai tūmā esošai ēkai. Pāris dienas vēlāk, 3. aprīlī notika otrais tests, lai gan ar dažām būtiskām atšķirībām. Šoreiz JDAM LR tika uzdots sekot sarežģītākam lidojuma profilam, nevis lidot pa salīdzinoši lineāru taisnu ceļu uz mērķi. Tas ietvēra pēkšņas augstuma izmaiņas un manevrus gaisā.
Šāda veida kustības būtu nepieciešamas reālos kaujas apstākļos, lai palīdzētu šīm vadāmajām munīcijām izvairīties no pretinieka aizsardzības un palielinātu iespējas sasniegt savus mērķus. Arī šoreiz tests tika atzīts par lieliem panākumiem. Precīzijas vadītā munīcija, kā ziņots, pārvarēja līdzīgu attālumu un sasniedza līdzīgu rezultātu kā tā, kas tika palaista 1. aprīlī. Šīs ir ārkārtīgi iepriecinošas ziņas. Testēšana sniedza skaidrus pierādījumus par drošu ieroču atdalīšanu, spēju sadarboties ar esošajām lidaparātu sistēmām, kā arī kontrolētu atdzinēji darbinātu brīvo lidojumu un navigāciju daudz lielākos attālumos nekā jebkura iepriekšējā JDAM sistēmā. Citiem vārdiem sakot, tas pierādīja, ka JAIDA AMLR vairs nav tikai nesasniedzams sapnis, bet gan reāla, funkcionējoša ierīce. Gatava pārvērst nevadāmās bumbas, piemēram, MK82, 83 un 84, par no lidmašīnām palaižamām ar reaktīvo dzinēju darbinātām spārnotajām raķetēm, kas spēj ne tikai lidot simtiem jūdžu, bet arī darīt to lielā ātrumā. Eksperti ir lēsuši, ka aprīļa sākuma testos izmantotie JDAM visticamāk notika ar ātrumu ap 400 jūdzēm stundā, ja ne vēl vairāk, balstoties uz veikto attālumu un reģistrētajiem lidojuma laikiem. Labākā daļa ir tā, ka tāpat kā iepriekšējās JDAM versijas, arī JDAM LR nav pat tuvu tik dārgs kā īsta spārnotā raķetē. Tomēr tā cena ir augstāka nekā oriģinālajam JDAM un modernākajam JDAMR, un kopējās sistēmas izmaksas tiek lēstas ap $200,000 par vienību. Taču salīdzinot to ar $1 miljonu vai pat lielākām cenām, kas raksturīgas JASSam un Tomahawk raķetēm, atšķirība ir acīm redzama. Par vienas JASSam raķetes cenu ASV varētu izgatavot 5 JDAMLR bumbas. Par tādu pašu cenu kā Tomahawk raķete varētu iegūt 10 tālas darbības precīzās munīcijas, kas būtu gatavas nest postu saviem ienaidniekiem. Bet pirms mēs sīkāk aplūkojam unikālās LR versijas, ar kurām jūras spēki drīzumā varētu strādāt, ja šāda veida ieskats tevi interesē, noteikti abonē The Military Show. Mēs šādi visu izskaidrojam katru nedēļu. Tagad standarta JDAMLR jau ir izcils, ar potenciālu piešķirt agrāk nevadāmām 500 māciņu bumbām darbības rādiusu, kas pārsniedz 300 jūras jūdzes, jeb 345 jūdzes vai 555 km. Taču Boeing acīm redzami plāno šo tehnoloģiju attīstīt pēc iespējas tālāk un daudz plašākā veidā nekā eksperti sākotnēji bija iedomājušies. Pirmais no 3 šīs sistēmas papildu variantiem ir JAIDA AMLR māneklis. Kā jau nosaukums liecina, šis ierocis faktiski netiks izmantots, lai uzbruktu mēķiem, piemēram, pretgaisa aizsardzības sistēmām vai infrastruktūrai, bet gan ir paredzēts, lai sajauktu ienaidnieku vai iespējams liktu viņiem iztērēt savas miljonus vētās raķetes, reaģējot uz šķietamo draudu. Mānekļa LR sprākstvielu kaujas galviņu vietā tiek izmantotas papildu degvielas tvertnes, kas ļauj palielināt tā darbības rādiusu līdz iespaidīgiem 700 jūras jūdzēm, 805 jūdzēm, jeb gandrīz 1300 km. Šāda munīcijas veida priekšrocības ir acīm redzamas. Tos varētu palaist zauvēn, lai piesātinātu pretinieka pretgaisa aizsardzības sistēmas, piemēram, piespiežot pretinieku iztērēt savus pārtvērējus un vienlaikus radot drošus koridorus, pa kuriem sekot īstajām kaujas galviņām vai apkalpes lidaparātiem. Pateicoties to izmēram, ātrumam un darbības rādiusam, šie mānekļi visticamāk uz radara ekrāniem izskatītos gluži kā īstas spārnotās raķetes, piemēram, JASSM, un neviens pretinieks nevēlētos riskēt, ļaujot šādai raķetei vienkārši aizlidot garām un trāpīt mērķī. Pat ja viņi domā, ka tas ir māneklis, viņiem tāpat ir jārēģē un jānotriec tas. Tas nozīmētu izšķiestu laiku, enerģiju un resursus. Tātad, lai gan mānekļa variants no pirmā acu uzmetiena var nešķist īpaši svarīgs, tam ir daudz lielāka vērtība un potenciāls, nekā sākotnēji varētu likties. Atlikušās 2 versijas, kas abas ir vērstas uz jūras militārajām operācijām, iespējams ir visiespaidīgākās no visām. Pirmā ir Quick Strike LR. Tāpat kā bāzes JDAM LR, arī šis ir dabisks esošās sistēmas Quick Strike ER attīstības posms. Sākotnējais Quick Strike ER būtībā bija 2000 mārciņu vispārējas nozīmes bomba, kas tika aprīkota ar zemūdens mīnas komponentēm, tostarp jaunu detonatoru, un pēc tam pievienota tradicionālajām JDAM pagarinātā diapazona planēšanas spārnu komplektām. Rezultāts – milzīga zemūdens mīna, kuru var izvietot 40 jūdžu attālumā no paredzētās zonas. Kad munīcija pietuvojas mērķa koordinātām, tā lielā ātrumā planē tieši uz ūdeni, ietriecās virsmā un pēc tam izvēršas kā jūras mīna. Pēc tam mīna lēnām grimst lejup, parasti ūdens ceļos, kuru dziļums ir ap 300 pēdām vai mazāk, un gaida, kad mērķis pietuvosies pārāk tuvu. Tās iebūvētā Mark 57 mērķu noteikšanas ierīce var noteikt ienaidnieka kuģu raksturīgās pazīmes šajā apgabalā, taču tās nevienmēr uzreiz eksplodē.
Tās var gaidīt ideālo brīdi, atšķirot dažādu veidu kuģus vai pat skaitot tos, kad tie garām brauc, un eksplodē tikai tad, kad ir īstais brīdis, lai nodarītu maksimālu postījumu. Tā kā tās tiek izmantotas salīdzinoši seklos ūdeņos, piemēram, kuģošanas kanālos, upēs, iekšzemes ūdens ceļos un ostās, un to svars sasniedz 2000 mārciņu. Šīm milzīgajām mīnām nav nekāda grūtība nogremdēt pat vislielākos karakuģus. Un tikai viens B-52 bumbvedējs ir viss, kas nepieciešams, lai nomestu līdz pat 12 no šīm megamīnām no 10 jūdžu attāluma. Tagad iedomājieties, ja šis attālums tiktu palielināts vairākas reizes. Tieši tur parādās Quick Strike LR. Šeit Boeing uzlaboja oriģinālo Glidewing komplektu, kas redzams ER versijā, pievienojot turboreaktīvo dzinēju, tādējādi palielinot darbības rādiosu līdz vairāk nekā 300 jūdzēm. Šīs ietekmes nozīmi nevar pārvērtēt. Iepriekš, ja ASV vēlējās mīnēt ūdensceļus, pat izmantojot ātrās trieciena sistēmas, tai joprojām nācās sūtīt savus bumbvedējus un to apkalpes diezgan tuvu mērķa vietām, pakļaujot tās riskam un radot virkni loģistikas izaicinājumu. Tagad ar Quick Strike LR visa šī problēma vairs nav aktuāla. ASV būs iespēja mīnēt ūdensceļus, kas atrodas simtiem jūdžu attālumā, darbojoties no draudzīgas vai neitrālas gaisa telpas, nevis sūtot savas apkalpes un $1 000 vērtos bumbvedējus aiz ienaidnieka līnijām, pakļaujot dzīvības riskam. Tas paver neskaitāmas iespējas ASV militārajiem spēkiem, vienlaikus iedvešot bailes ienaidnieku sirdīs, jo viņi saprot, ka tagad pat viņu vislabāk aizsargātie vai dziļākie iekšzemes ūdensceļi vairs nekad nebūs patiesi droši. JDMLR pēdējais variants ir jūras trieciena versija, un ne Boeing, ne militārie spēki nav publiskojuši daudz konkrētas informācijas par šo modifikāciju. Tomēr mēs joprojām varam izteikt pamatotu minējumu par tā konstrukciju un spējām, jo visticamāk tas ir vēl viens piemērs jau esošas sistēmas uzlabotai versijai, proti gaisa spēku pētniecības laboratorijas AFRL QuickSync munīcijai. QuickSync balstās uz JDAM izveidotajiem pamatiem, ieviešot papildu vadības sistēmas pamatkomplektā. Precīzāk sakot, tā munīcijas deguna daļu aizvieto ar daudzrežīmu meklētāju komplektu, kas apvieno radara un infrasarkano attēlveidošanas iespējas vienotā integrētā sistēmā. Tas nozīmē, ka kamēr parastie JDAM parasti ir efektīvi tikai lai trāpītu fiksētiem mērķiem noteiktās vietās, QuickSync var izmantot savas JDM vadības sistēmas, lai sasniegtu mērķa kuģa vispārējo tuvumu, pirms pārslēdzas uz radara un infrasarkanajiem sensoriem, lai atrastu un pēc tam precīzi notēmētu uz kuģi, kuru tai paredzēts trāpīt. Citiem vārdiem sakot, tas darbojas pret kara kuģiem, kas atrodas kustībā. Tas patiesībā spēja aprēķināt kuģa virzienu un kustības ātrumu, pielāgojot savu trajektoriju tā, lai katru reizi veiksmīgi sadurtos ar kuģa korpusu tieši zem ūdens līnijas. Tā ir izcila tehnoloģija, kas agrāk salīdzinoši vienkāršās BLU-109 bumbas pārvērš par pasaules līmeņa kuģu iznīcinātājiem. Daudzi militārie eksperti uzskata QuickSync par vienu no postošākajiem pretkuģu ieročiem, kādi pašlaik pastāv pasaulē. Mūsdienās tas tiek pielīdzināts jūras spēku Mark 48 smagajām torpēdām. Tāpat kā parastās JDAM bumbas, arī QuickSync var tikt palaists līdz pat 15 jūdzēm no mērķa. Bet ja jūras spēki pievienotu JDMLR tehnoloģiju tai pašai sistēmai, pēkšņi mēs runājam par kuģu iznīcinātāju. Tas ir ne tikai pārsteidzoši uzticams un precīzs, bet tam ir arī spārnotās raķetes darbības rādijus, izmantojot savus planējošos spārnus un turboreaktīvo dzinēju, lai sasniegtu mērķus, kas atrodas potenciāli vairākus 100 jūdžu attālumā. Nekas no tā nav oficiāli apstiprināts, taču vairāki eksperti uzskata, ka tas ir visticamākais iznākums, balstoties uz līdz šim zināmo. Turklāt ir vērts atkārtot, jaunā JDAM LR tehnoloģija ievieš iespēju šīm precīzajām munīcijām pašām ģenerēt elektroenerģiju, pateicoties to iebūvētajiem turbīndzinējiem, ko tās var izmantot papildus sistēmu un papildinājumu atbalstam, piemēram, modernākām meklētāju galvām, sakaru saitēm un citiem. Citiem vārdiem sakot, ar LR uzlabojumiem JDAM kļūs daudz gudrākas un ievērojami spējīgākas nekā jebkad agrāk. Turklāt, lai gan jūras spēku izmēģinājumos tika izmantotas tikai 500 māciņu kaujas galviņas, ir pilnīgi iespējams, ka JDAM, JDMLR komplekti būs saderīgi arī ar cita svara un klases kaujas galviņām. Balstoties uz to, varētu domāt, ka vecmodīgās JDAM drīz tiks izņemts no aprits, taču tas gandrīz noteikti nenotiks. Jūras spēku arsenālā ir pietiekami daudz vietas visu šo sistēmu līdzās pastāvēšanai, gan oriģinālajiem JDAM, gan ER, gan LR, jo katrai no tām ir savas unikālas priekšrocības un īpašības. Piemēram, oriģinālās un ER sistēmas ir daudz lētākas ražošanā nekā jaunās LR, un tās joprojām ir ideāli piemērotas salīdzinoši īsa darbības rādījus uzdevumiem vai reģionos, kur nav spēcīgas radaru un raķešu bateriju aizsardzības.
Savukārt LR tiks pievienotas Amerikas pieaugošajam tāldarbības ieroču arsenālam, kas parasti ir visefektīvākie, ja tos izmanto ievainojamākie lidaparāti konflikta sākuma posmā, kad pretinieka pretgaisa aizsardzības sistēmas vēl darbojas un ir aktīvas. Tāpēc ir tik izdevīgi, ka visas JAIDAM sistēmas var izmantot uz viena un tā paša lidaparāta, un komandas var viegli uzstādīt un noņemt dažādu veidu JAIDAM, ātri un efektīvi. Tas ievērojami atvieglo dzīvi ASV komandieriem un padara to daudz grūtāku Amerikas ienaidniekiem nākamajām paudzēm. Un JAIDAM LR nav vienīgais, ko pēdējā laikā ir testējusi ASV jūras kara flotē. Noskatieties šo video, lai redzētu, kā pasaules vadošais jūras spēks ir sācis aprīkot lidmašīnu bāzes kuģus ar zinātniskās fantastikas stila lāzeru sistēmām, lai notriektu ienaidnieka dronus no gaisa. Vai arī noskatieties šo video, lai uzzinātu, kā ASV gaisa spēki palaida augsti slepenu spiegošanas dronu Irānas debesīs, tādējādi aizsākot pavisam jaunu kara laikmetu. Un visbeidzot, noteikti abonējiet The Military Show, lai saņemtu jaunākās ziņas un padziļinātu analīzi par jaunākajiem militāriem jauninājumiem un konfliktiem visā pasaulē.